Raidījuma noslēgumā nedaudz ielūkosimies šonedēļ Ķīpsalas izstāžu centrā notiekošajā starptautiskajā turisma izstādē Baltur 2015, kurā piedalījās arī izglītojošā zinātnes centra AHA pārstāvi no Tartu. Jau kopš 1997. gada, kad AHA zinātnes centrs uzsāk savu darbību Tartu, tā pamatmisija ir vērtēt mācīšanos, piedāvājot atklāšanas prieku visiem. Nevelti zinātnes centra moto skan "Domāsim rotaļīgi". Ir vērts atbraukt pie mums ciemos, un tas ir zinātnes centrs visai ģimenei, kur var apmeklēt mūsu eksponātus, eksperimentus, redzēt visu par zinātni, un tas tā kā ļoti interaktīvs muzejs. Un tur mēs rādām eksponātus par tehniku, dabu. Ik pēc 6 mēnešiem mainās mums izstāde. Agrāk mums bija izstāde Peld vai grimst. Tagad mums ir dinozauri. Nākotnē mums būs par slepenajiem spiegiem, 007, James Bonds, kaut kas tāds. Un mūsu muzejs strādā ar ļoti daudziem zinātnes centriem pa Eiropu, un ir iespējams ieraudzīt kaut ko unikālu, kas jau Eiropā ceļo riņķī. Zinātnes centrs ir AHA tāda vieta, kur mazi bērni mēdz kļūt par pieaugušajiem, un lieli pieaugušie bērni var kļūt par maziem pieaugušajiem bērniem. Es neesmu redzējis nevienu, kuram nav šis tas ieinteresējis, vismaz kaut mazliet. Tie, kuri nav atbraukuši pie mums uz centru, droši brauca. Tas ņem tikai 4 stundas no Rīgas līdz Tartu atbraukt. Pa ceļam jūs varat piestāt mūsu 4D kino filiālē, Leunakeskusā, tāds tirdzniecības centrs. Atbraucat pie mums ciemos uz AHA, esat pie mums 4 stundas, kaut vai visu dienu, biļeti ir uz visu dienu. Pēc tam varat aiziet pie mums, pie mūsu draugiem Aura, ūdens atrakciju centrs, vai arī uz kādu no mūsu spa. Tad droši braucat. Gaidam jūs!